Labvakar, man mīļie! Tūliņ beigsies vecais gads un sāksies jaunais. Labāks nekā iepriekšējais, veiksmīgāks nekā iepriekšējais, jo šī aizgājušā jūs visi esat centušies mainīties. Mainīties uz augšu. Nākošais ir garīguma gads, skaistuma gads, mīlestības gads. Ir jāsaprot, ka mums visiem vairāk nekā naudu vajag mīlestību un labus vārdus, arī skaistumu, skaistu vidi. Tā kā, lai duru priekšā neaugtu nātris, būs jāstrādā. Un varbūt sākums būs grūtāks un lēnāks, bet pēc 22. jūnija atkal mums viss lēnītiņām, solīt pa solīt sāksim rāpties ārā no tās bedres, kurā esam visi kopīgi iekrituši. Un tad, kad mēs visi esam kopā, tad mūsos ir ļoti liels spēks. Tas ir mīlestības spēks. Un varbūt mums katru dienu ir jāpasakās Dievam, kad mums ir dāvāta laime dzīvot šeit, Latvijā, šajā vietā un šajā zemē, un arī piedzimt par latvieti, jo tā ir laime. Šī ir sevišķa vieta, un, protams, ka mēs visi to arī izjūtam. Bet viss nākotnē atkarīgi no tā, kas notiek jūsu sirsniņās, jūsu galviņās, un neviens nedrīkst domāt neko sliktu, nedrīkst aprunāt. Katrs, lai dzīvo kā grib, un katrs atbild par sevi. Tā kā ir vēl tuvāk nākam jaunam laikmetam, jau palikuši tikai 2 gadi šai pārejas periodā, tad laikmets, kas sauksies sieviešu un mīlestības laikmets, jeb zelta laikmets. Tad mīlestība, un pirmām kārtām tā ir mīlestība vienam pret otru, un tas, ko mēs saucam par cilvēku mīlestību. Nedarīsim viens otram pāri. Vecgada vakarā nepārēdīsimies, un gluži 12 ēdienu nav jāpēd. Vairāk varbūt nekā 12 labu vārdu vienotram jāpasaka. Mēs tiksimies bieži. Es vēlu jums veselību, stipru garu, veselu miesu un daudz, daudz mīlestības. Un paldies jums par to, ko saņēmu no jums. Atā!